Gribēju pastāstīt tev par nošu izvietojumu uz ukuleles. Pie mums ir iespējams iegādāties šādas te nošu uzlīmītes, kur var uzlīmēt uz ukuleles fretboardu zem stīgām. Protams, ka rekur tu var redzēt, kas ir šī konkrētā nots, uz kuras tu uzliec pirkstu. Ka šeit, piemēram, ir C. Tāpat kā C akords, tā nav nejaušība. Ja spēlē tālāk, tieši to pašu stīgu, var paņemt ar pirmo pirkstu. Tu var nonākt uz D, kur C, D, tas nāk Do, Re, un te visām ukulelēm ir punktiņš. Tas nozīmē 5. lada. Tie punktiņi tikai apzīmē ciparu, tā kā uz kuras ladas tu atrodies. Tu jau zini 3, ja tu zini C akordu. Tad 3. ir C, uz 5. tur, kur pirmais punktiņš ir D, uz nākamo punktiņu ir E, tad uzreiz vajag F, pēc tam ir nākamais punktiņš G, un tad ir A, tad vienu jāizlaiž uz B un C. Un nāk pilna oktāva Do, Re, Mi, Fa, So. Uz ukuleles bez nošu uzlīmēm tas izklausās tā. Šeit arī ir punktiņi, viņi tikai atrodas te augšā, un tāpēc pēc viņiem arī var vadīties. Te augšā ir punktiņš, līnija uz leju, šeit pirmā stīga. Tā var iemācīties spēlēt Do mažoru gammu. Kur vēl nodara nošu uzlīmes, ka to var redzēt arī šeit, kur atrodas katra noce, kur C būs vaļā stīga, D, E vaļā, F, G, A, B, C. Tad var ātrāk un vieglāk iemācīties spēlēt melodijas, un tās melodijas var pēc tam izmantot akordos. Man šīs abas ukuleles šodien ir ar zemo G, jo tas veido lielāku jēgu mācoties spēlēt notis. Jo tu vari izmantot papildus notis, kur G, A un B, un pielikt viņas klātas. Un iegūt šīs papildus notis.